Latvijas izcilnieku balvai sporta un veselības kategorijā nominēti talantīgais tenisists Arkādijs Slobotkins, jaunā peldētāja Dārta Eleonora Dakse, daudzsološā airētāja Elza Gulbe, talantīgais šķēpmetējs Gatis Čakšs, mērķtiecīgā vieglatlēte Jāna Stafeckis, spožā šķēpmetēja Katrīna Sirmā, jaunais svarcēlājs Kristaps Zemītis, apņēmīgā basketboliste Paula Strautmane, jaunais slēpotājs Ralfs Eiduks. Man ir liels prieks paziņot, ka par Latvijas izcilnieku 2011 sportā ir kļuvusi Elza Gulbe. Latvijas izcilnieku balvu sportā saņēma jaunā airētāja Elza Gulbe no Vānes. Airētāja Elza Gulbe ir godam nopelnījusi Latvijas stipendiju 1000 latu vērtībā. Šovasar viņa pārsteidz mūs ar kārtējo sasniegumu Eiropas junioru čempiones titulu. Kādi vēl ir viņas panākumi? Tūlīt vērosim. Elza Gulbe no Vānes pagasta nu jau 3 gadus par savām otrajām mājām sauc Murjāņu sporta ģimnāzijas Jūrmalas filiāli. Akadēmiskās airēšanas treneri meitene nolūkoja kādās skolu sporta sacensībās. Vēl iestāju pārbaudījumos Elzai nebija īstas skaidrības, vai viņas izvēle ir pareiza. Šaubas kliedēja pirmais izbrauciens ar laivu. Pirmā reize īstenībā man bija 4-niekā, nevis 1-niekā, un es gāju ar 3 jaunajām meitenēm. Tas bija pirms 3 gadiem. Un tajā reizē es sapratu, ka man tiešām patīk airēšana. Un tad es arī sapratu, ka es gribu mācīties Murjāņu sporta ģimnāzijā, trenēties akadēmiskajā airēšanā. Elzai pirmais zvans uz mājām, kad bija, viņa teica, mamma, zini, es gribu, man patīk tur airēt, ja? Uzmanību! Tīrāk! Pēdējais gads Elzai bija īpaši veiksmīgs. 4. vieta pasaules jaunatnes olimpiskajās spēlēs, 5. vieta pasaules junioru čempionātā un pavisam nesen spoža uzvara Eiropas junioru čempionātā. Viņa ir personīga, jā, viņai ir sava attieksme pret ļoti, un izveidojies jau savus tādus skatījums un vērtējums par daudzām dzīves lietām, un viņa saprot, ko viņa grib, un ka viņa to arī var izdarīt. Man liekas, ka man iekšā tiešām ir īsts sacensību gars, jo airējot varbūt, tad, kad es airēju pirmā, tad varbūt ir savādāk. Tu airē pa priekšu, un tad tu visus redzi, bet tad, kad es aiz kādu, tad es nemaz nejūtu, ka man ir grūti, tad tu vienkārši tikai airē. Un, protams, jebkurš sportists vēlas vienmēr būt pirmais, bet pret sevi attiecinot, piemēram, to, kad es esmu izdarījusi maksimāli to, ko es varēju izdarīt, tādā ziņā vairāk tas ir nozīmīgs nekā vai tu esi pirmais, vai otrais, vai trešais. Elza, kuru nelielā auguma dēļ gandrīz neuzņēma Murjāņos, ir sapratusi, ka pēc ģimnāzijas absolvēšanas turpinās sportistes karjeru un tieksies uz visaugstākajiem mērķiem. Vienas olimpiskās spēles jau viņai bija. Tās bija jaunatnes olimpiskās spēles, kas bija pirmās, un pagājušo gadu viņa bija starp tiem laimīgajiem 11 Latvijas jauniešiem, kas tajā startēja. Pagājušajā gadā, kad es biju Singapūrā, tad es sapratu visu tā atmosfēru, kas tur valda apkārt, visi jaunieši un visi kādi viņiem ir mērķi. Tad es sapratu, ka es arī vēlos aizbraukt arī uz lielajām olimpiskajām spēlēm. Izcīnītā Latvijas izcilnieka stipendija palīdzēs Elzai sagatavoties jauniem startiem un piedalīties augsta līmeņa sacensībās. Ir jau labi naudiņa, ja, bet tas galvenais ir tas, ja, kad tas nosaukums, ja, Latvijas izcilnieks, ja, kaut kas vairāk par naudu, ja, jo viņa tiešām ir mums izcila, ja, mums vecākiem noteikti, ja. Man jau liekas, jebkuras veida sacensības, vai tās ir mācības ziņā, vai treniņi, vai sacensības uz ūdens, ka tas jebkuram cilvēkam dod tādu rūdījumu dzīvē, ka ir jācīnās un jātiec vienmēr uz to augstāko virsotni.
Elza, kāda tad ir sajūta saņemot šo balvu? Ļoti liels gandarījums un prieks noteikti. Un es ļoti lielu paldies gribētu teikt trenerei, kas šodien īstenībā nav šeit klātienē, bet es ticu, un es zinu, ka viņi arī šeit gribēja būt, bet daži iemeslu dēļ viņi šeit nevarēja tikt. Jā, un saka, ka tev esot divas mammas, viena ir īstā un viena ir trenere. Jā, es noteikti to varētu teikt, jo treneri man tiešām ir kā otra mamma. Vēlreiz aplausi Latvijas izcilnieku stipendijātei sportā Elzai Gulbei.